pateicībā par to, ka jūs jau man esiet 6,5 tūkstoši, es jums pastāstīšu, kā cenšas apmānīt spēļu automātos. Un mēs pašreiz parunāsim par spēļu automātu ar mehanizēto roku, kurš ņem ārā mantiņas. Visas šīs mašīnas, viņas ir regulējamas. Jā, ir regulējams tādas, kurās ir mehanizācijas regulēšana, un ir tādas, kuras regulējās ar kompjūtera palīdzību. Visās viņās ir payout rate, saucās tā lieta, jā, kur jūs iestādējat iekšā, cik daudz 24 stundās mašīna var izdot laimīgo mantiņu, jā, un ik pēc cik reizēm, pēc cik mēģinājumiem tā mehanizētā roka veiks optimālo grābienu, lai varētu kaut ko izņemt ārā. To izskaitļot praktiski nav iespējams, jā, jo jūs nekad nezināsiet, kurā brīdī tā roka tik tiešām paņem tā, kā viņai ir jāpaņem, un kurā brīdī viņa tikai izliksies un uzreiz palaidīs vaļā, jā. Bet, ja jūs domājat, kad tur viss ir balstīts uz to, cik jūs labi un smuki noliksiet uz tās mantiņas to roku, nē, tā nav. Un, diemžēl, jo populārāka vieta, jā, jo payouts tiek noregulēts švakāks. Maksimālais, ar kuru man ir bijis iespēja sastapties, jā, tas bija 1 no 99. Respektīvi 99 reizes, jā, tā roka, viņa fiziski nav spējīga pacelt neko, un tikai vienā reizē no 99 reizēm viņa pacels kaut ko, bet kad pienāks tā viena reize, izskaitļot ir ļoti grūti, jo jūs varat netrāpīt uz tās mantiņas, un tieši tajā brīdī, kad jūs netrāpījāt pareizi, jā, arī notikās tā viena reize. Tā kā mēs visi zinām, ka spēļu automāti ir slikti, jā, bet ļoti daudzi pavalkās uz šiem automātiem, it sevišķi, kad bērni redz tur kaut kādas mantiņas iekšā. Nedariet to.